Nu, ideālāk būt vairs nevar, jā. Nu, redziet, man te ir, reiz, ko nāciet šur. Kā tev gāja? Kā tev gāja? Viņi ir krievieti, bet es esmu ļoti īpatniem man viss sagadījies tā, ka es esmu pats latvietis. Bet man ir, krieviņi ar krieviņiem. Ну, пасак меня. Как тебе 2014? Как тебя зовут? Как тебя зовут, скажи, Виктория? Ну, ты kautrējies-то. Nu, да. Situāciju поставили. Nu, viņi tāda, bišķīt meiteni sakautrējies. Bet es esmu ļoti, Tu neesi kautrīgs. Es esmu patriots, Latvijas patriots, bļaļ. Dinamo Rīga. Dinamo Rīga, tas ir, par to nevar pastāstīt. Protams, tas ir ļoti, visi ir ļoti ideāli. Bet, tā valdība ir bišķīt stulba. Jā, bet citādi viss ideāli. Citādi viss ir ļoti ideāli, ļoti ideāli. Kā tev 2014. gads? Pie tās trūbas. Tulītās, kā jums patika? Kā jums vispār patīk? Kā viņš vada šito raidījumu? Ir labi? Ļoti. Bet kas jums būtu tie 3 ieteikumi, ko jūs gribētu ieteikt vispār? Ko es ieteiktu vispār Latvijai vai kam? Vispār Latvijai, ko jums vajag ieteikt, lai, bet notiks tas? Maksājiet nodokļus, es teikšu. Cilvēkiem, tas ir pirmais, labi? Es saprotu, ka tas ir ļoti stulbi. Es saprotu. Tas ir idiotisms, ko jūs darāt? Nē, pilnīgi pareizi jābūt. Ja ir nodokļu maksātāji, tad ir spēcīga tā valsts uzreiz. Mums ir vairāk finanses, jā. Vēl viens ieteikums? Vēl viens ieteikums. Nevajag zakt tik daudz. Paldies jums, lai jums laimīga diena. Zogiet, kā saka, tu pa druskam. Pa druskam tikai. Jā, tā teiksim, iedod 800 miljonus, teiksim, cik no 800 miljoniem varētu nozakt? Es cik varētu nozakt? Nē, cik jums nebūtu žēl? Cik man nebūtu žēl? Es kādu, 500 eiro. 500 eiro, jā, tas jau nekas nav. Tu jau vari miljonu paņemt. Jā, bet es nezinu. Jūs nezogat. Ok, labi, paldies jums, priecīgs svētkus. Bet jūs uztais to pa visu. Nē, veš, bet, nopietni, kas pat lietām tas ir? Tāpēc jau mēs publicēsim, lai visi redz. Nopietni? Lai visi redz, kas pa lietām. Es esmu patriots Latvijas. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi ir tas, kad ir, klausies, nopietni. Es pats, tas ir ļoti labi. Es pats no Londonas, es dzīvoju Londonā. Un tur dzīvoju, un ļoti skaisti man viss tur ir, man tur ir savs darbiņš un viss. Bet latviešiem nevajag zakt tik daudz. Nevajag viņiem zakt, nevajag vispār. Nē, zakt vajag. Nedaudz var, vai tad tu nezaktu? Var, jā, protams. Vai tad tu tiek pie tās zupas un tad jau smeļ. Ka var redzēt, ka var slaukt, tad kāpēc? Tur nedaudz jau var. Bet tikai tā ar prātu. Visu vajag ar prātu. Pilnīgi pareizi. Vajag zakt. Es jau nesaku, ka es nesaku. Es arī zaktu. Es arī jums pateiktu atklāt kamerā, es jums pateiktu, es zaktu, blēd. Bet ar prātu. Bet ar prātu. Es nozaku, teiksim, ja man iedod, teiksim, tur, es atvainojos, 300 eiro, blēd, vai cik tur. Es nozaku, pa pieklājīgo. Normāli, tā lai citiem arī paliek, jā. Vai citiem var būt. Var arī filmēt. Tas ir arī, ko tu nezaktu, blēd. Ja tā nav tā cilvēka, ka nezog. Nav tā. No prāta jāzog, vai ne? Nē, bet tu zaktu. Ir labi. Nē, pareizi, ir jau labi. Ir jau labi. Tas jau standarts, ko pateikt. Ir jau labi. Ko tu te stāsti? Ir jau labi. Ko tas nozīmē? Nē. Dabī, kā. Gudrinieks vienkārši. Jā, neko viens ir tāds. Nezaktu viņš. Es gribētu redzēt tāds, kurš nezog. Es kā no mēnesi nolaidies viņš te mums. Viņš ir ne tikai, ka no mēnesi, viņš ir nezinu, no kurienes atlaidies. Tāda cilvēka vispār nav, kas nezog. Tāda ir tikai zagļi, bļad. Visi ir zagļi. Un to arī zaglis. Esmu zaglis. Ok, paldies. Nē, smultāks tu nezog. Čau. Nē, nopietni, es skrienu. Ja kāds domā, ka šits iestudēts, tas nav. Es reāli gāju garām. Čau. Nē, zini, kas ir? Nezog jau tas, kam nav kam nozagt, bļad. Paldies. Mēs sapratām, bija lieliski. Jā. Paldies. Es nesaprotu šo skeču.